Par ko mēs balsojam vēlēšanās un kādus pārstāvjus mēs ievēlam amatos, kas nosaka, kā mēs dzīvojam. Šai gadījumā runa ir par Olainas pašvaldību, Olainas domē ievēlēto deputātu, mēra vietnieku, kurš tagad jau ir atkāpies no amata, jo izrādījās, ka acīm redzot, laikam jau ir samānījies par savu izglītību, un nav jau tā, ka viņš būtu pabeidzis Latvijas universitāti un uzrakstījis, ka būtu Harvardu pabeidzis. Ja. Tad tā vēl būtu viena lieta, bet izrādās, ka viņam acīm redzot, nav pabeigts tās 12 klases, cilvēks ir ar pamatizglītību. Tad jautājums ir jums, vēlētāji. Jūs, tad, kad balsojat par cilvēku, pie tam viņš mēra vietnieks, tātad cilvēks vadošā amatā, tomēr paskatieties, kas tas ir par cilvēku, par ko jūs balsojat. Jūs tiešām gribat uzticēt savas pilsētas labklājību un visu sarežģīto saimniecisko jautājumu risināšanu cilvēkam, kurš nevar pabeigt vidusskolu. Droši vien, ka nē, vismaz es tā negribētu. Es saprotu, ka tur šobrīd ir aktuāls jautājums, ka vēl viens no deputātiem ir ar zināmām aizdomām par šo izglītību. To mēs vēl redzēsim. Katrā ziņā vēlreiz un vēlreiz aicinājums pievērsiet uzmanību par to, par ko jūs balsojat. Tas nav tik sarežģīti, ja jūs esat nolēmuši par kādu sarakstu balsot, attaisiet internetu 2-3 minūtes, un jums jau būs bilde skaidra, vismaz kam tos plusiņus, mīnusiņus salikt.